triju perpendikulu teorēma, kas ir pamatā visai telpiskajai ģeometrijai, kas būs būtiski svarīgi vidusskolā. Un vieglākais veids, kā iedomāties šo teorēmu, ir tad, ja mums ir kaut kāda plakne, tajā plaknē novilkta kaut kāda slīpne, ja? Un tas slīpnē kaut kāds augstums pret to plakne šādi. Šī sanāks būs tā slīpnes projekcija. Tad būtībā taisleņķa trīsstūris uz kaut kādas plaknes. Un šim taisleņķa trīsstūrim galiņā novilkts tāda kā taisna. Un te reku mums būs triju perpendikulu teorēma. Te mums ir vēl viens perpendikuls, un tad ko tā teorēma pasaka, ja teiksim, ja šitien ir perpendikuls, tad arī šitien būs perpendikuls. Tad gan slīpne, gan slīpes projekcija būs perpendikulāra šai taisnē. Un otrādāk, ja šitien būs perpendikuls, tad arī šitien būs. Būtībā tā, lai visur apkārt ir trīs perpendikuli. Varbūt no sākuma šķiet nevajadzīga teorēma, bet tiklīdz sāksies piramīdas, ātri vien parādīsies vajadzība atkārtot šo teorēmu. Un trīs perpendikulu teorēma ir atkārtot. Prizmas. Viena no pirmām telpiskajām figūrām, kas ir jāiemācās. Tātad prizmas būtībā ir daudzstūris, viņam kaut kur augstāk ir otrs daudzstūris, un viņi abi atrodas paralēlās plaknēs, un tad viņi tiek vienkārši savienoti ar līnijām. Ja mēs paņemam rekur trīsstūra prizmu, tad prizma var izstīties šādi vai šādi. Šāda būtu taisna prizma, un šāda būtu slīpa prizma. Slīpas prizmas parasti ļoti reti izmanto uzdevumus, bet arī var gadīties, bet pārsvarā ir taisnas prizmas. Un tā formula ziņā, un tad sānu laukums būs pamata perimetrs reiz augstums, un savukārt tilpums būs pamata laukums reiz augstums. Un prizmas ir atkārtotas. Prizmas arī viena no telpiskajām figūrām, kas obligāti ir jāzina. Un kas ir būtībā prizma? Pamatā ir kaut kāds daudzstūris, tad tiek izvēlēts kaut kāds random punkts, un tas punkts tiek savienots ar visām pamata virsotnēm. Šādi. Un tad pie formulām sānu virsmas laukums būs pamata perimetrs reiz šī līnija, ko mēs sāksim par L, jeb tātad sānu galvenais augstums, dalīts ar 2. Un tilpums būs 1 trešdaļa reiz pamata laukums reiz augstums. Visām figūrām, kur iet uz vienu punktu, priekšā ir 1 trešdaļa. Tātad piramīdām un konusiem. Priekšā būs 1 trešdaļa. Cilindra telpiskā figūra, kura diezgan vienkārša, bet ļoti svarīga. Cilindri ir būtībā divas riņķa līnijas, kas ir uzlikt tieši viena virs otras un kuras ir paralēli. Un savienotas taisnēm uz leju, jeb kaut kā šādi. Kas ir ļoti labs par cilindriem, ka cilindriem ir tikai būtībā divi rādītāji. Tātad tas ir augstums un tas ir rādījus. Līdz ar to sānu virsmas laukums būs 2πr reiz augstums un tilpums būs πr kvadrātā reiz augstums. Un no šī brīža jebkurš cilindra uzdevums būs atrasināts. Konus ir vēl viens rotācijas ķermenis, kas obligāti ir jāzina. Konus būtībā ir riņķa līnija, kas sajiet uz vienu punktu. Un kas ir arī labi tāpat kā cilindrā, ka ir tikai divas vērtības, tātad rādījus un augstums. Bet šoreiz nāk arī tāda vērtība L, ko sauc par veiduli, jeb šī te slīpā līnija. Un līdz ar šīm vērtībām sako arī formulas. Sānu virsmas laukums būs I reiz R reiz L, savukārt tilpums, kā es iepriekš minēju, visām figūrām, kur kaut kas tiecās uz vienu punktu, ir priekšā 1 trešdaļa. Tātad reiz pamata laukumu, kas ir πr kvadrātā, un reizināts ar H. Un no šī brīža visu uzdevumu pa konusiem būs atrasināts. Lode. Vēl viens telpisks ķermenis, kas izskatās sarežģīti, bet īstenībā ir pats vienkāršākais ķermenis. Un tāda, kas ir lode, būtībā visi tie telpas punkti, kas atrodas vienādā attālumā no kaut kāda izvēlēta punkta. Un kāpēc lode ir visvieglākais ķermenis? Pēc, ka to raksturo tikai viens rādītājs, kas ir rādījus. Ja tu zini rādījus, tad var pateikt visu pa lodi. Līdz ar to sako formulas. Virsmas laukums būs 4πr kvadrātā, turklāt laukums būs 4 trešās πr kubā. Un turpmāk visi lodes uzdevumi būs atrasināti.